Hallo. Hallo, cik kāds ir? Sveiki! Labdien! Labdien! Mēs esam no Sadūras atbraukuši. Jā, mani sauc Sebastens. Mani Marta. Rolands. Jā, labdien! Un jūs esat spieķu meistars, jā? Jā, esat īstajā Jā, vietā. mēs gribējām uzzināt, vai jūs varētu parādīt mums kā spieķis uztaisīt. Mēs beigi interesējāmies, kā taisa viņus. Jā, protams. Ejam, braucam uz mežu vispirms un tad rādīšu tālākās. Labi. Nu, labi. Esam atbraukuši tagad pie meža. Dosimies zāģēt krūkļus. Nu, laiciņš ir kāds ir, bet, nu, darbiņš ir jāmīt. Reku redzēt, ka balti tādi punktiņi un nu, pēc lapām var pateikt. Visforšākie, kas aug tā kā puduros, nu, viņi parasti ir vistaisnākie. Jo kas pa vienām aug vai tā, tad viņi parasti ir baigi tādi līgi. Visus nevar ņemt, kā saka, reku jau daži iet ārā automātiski, kas ir. Jo vismaz jābūt tāda loka, nu, tam taisnam gabalam. Apmēram, jo šiten jau vairs nē, šiten, kad jau galvas sanāks nolocīt, tad jau rek šitās posmiņas, tad baigi šķībēs sanāk. Nu, es varu ņemt, kas ir taisnāki. Es varu arī pamēģināt pazāģēt. Jā, droši var. Opā! Cik garam jābūt aptuveni? Garam. Tā, nozāģētam ir jābūt, es mēru tā. Tas ir tā vizuāli paskatās. Uz aciem. Jā. Uz acu paskatās. Un tad, nu, apmēram, jo tievāks tad ir čučutu mazāks, bet kas jau ir, piemēram, ritīgi tādi rasnie, tie jau apmēram tā acu augstumā. Protams, kad pēc tam paskatās slīpējot, varbūt, ka viņš ir ideāli taisns, skatās, varbūt to zaru nevajag, viņu noslīpē, un tad tas spieķis ir pilnīgi taisns. Jā. Jo, ja zars strāpās šeit kaut kur vai šeit, viņu jau neviens neder. Reku šeit, kur zars ir, šitas jau neder. Viņam jābūt šitam posmiņam, tur, kur tieši loka ideāli. Tas ir pats labākais. Jo rasnāks jau pašāks. Nu, šitas ir praktiski viens no rasnākajiem. Vēl esmu bišķi rasnāks, bet, nu, viņš ir jau jānoloka. Viens ir nozāģēt, otrs ir, tev viņš arī jānoloka. Un spīcis nemaz nav tik viegli viņu nolokīt. Jā. Krūklis ir tā visvieglāk prostē. Visgrūtāk ir ievas. Nu, tur es divu kārtumu. Kas tieši šeit ar tiem spieķiem jādara? Nu, tagad spieķis jāliek iekšā, lai viņus varētu nolocīt. Viņi ir jāpavāk kaut kāds 10 minūtiņas. Nu, viena pusīt liek iekšā un tu laid vaļā lēnām. Ja mīza nāk nost, Tad ir gatavs. tad varētu būt, kad... Es bērnībā šitā taisīju, tikai bez vārīšanas. Bez vārīšanas īsti jau nenolocīs. Nē, nu jā, tāpēc bija grūti, es nezinu. Tagad viņam bišķi jāpastāv kaut kādu minūtiņu. Locās izskatās. Lokās. Uzreiz, kamēr ir silts, karsts, tikmēr jau viņu bišķi pamīca, lai viņš mīkstāks ir. Jo žāvējot viņu vēl vairāk saliecās. Ja man nav tāda aprāta, ko es vēl varu salocīt? Nu īsti nevar. Nu, vajag tādu, ka viņš silts padaustīt. Kāds tievs. Šitas vispār jau skatos, kad šitas tiks mests ārā, jo reku viņš jau ir... Par daudz. Jā, te ir bijis kaut kāds brāķīts vai reku zariņš. Kārkļi ir ļoti grūti nolocīt. Krūkļi viss vieglāk. Ar rasnāko kā jālūk. Jā. Wow. Sēc vai. Miezā. Nu, viņš it kā jau ir jau vēsāks palicis, bet, nu, var turēt ar... Reku šitā nebūs ērtāk. Jā, šitā te būs ērtāk. Jā. Reku ielikt dēlīti. Starpā. Tagad jāliek roka šitam te un jāliek.
Kāds būs? Gan jau, ka būs. Nav nemaz tik grūti. Necel augšā, kad neizlīd. Ir. Jā. Es arī tagad gribu uztaisīt savu spieti. Uzliec prātiņu virsū. Jau uzreiz? Jā, tagad paņem ārā viņu un ieliec iekšā līdz. Jep. Šitā. Oh. Ar abām ņem. Ņem ar abām. Zini kā, labāk ir tā paņem tālāk. No tā te būs vieglāk. Tas nav karsts. Nē, šis silts. Viņš ir abi šāds. Tikai nestāv pretī. Citreiz šitas te var aizlidot. Nu, neizdevās šitas, jā. Nu viss. Šitas nav jāgas tālāk. Es jau jūtos advanced. Tā. Diez vai, ka nomocīšies, bet varbūt. Tu man atkal brāki iedevi. Nē, kāda ir, tāda ir. Nu, nē. Ir jau, ka citreiz viņš jau tur bišķi saplīst, tas jau nekas, nu, bet šitas būs par daudz. Tas būs bišķīt, jā. Jā, šitas būs par daudz. Tic kā ragi. Jā, Jā, brīnišķīgi. jo, nu kā jau saku, kārpus jau ļoti grūti nolocīt, tāpēc jau pārsvarā neviens viņus netaisa. To būs vēl. O, šādi. Lūdzu. Parasti vēl šitien palīdz, šitien turot vēl, tad viņš mazāk saplīst. Iegadījumā plīsīs. Zemāk tur viņu. Zemāk? Oh! Karsts. O, toč karst, jā. Abi. Tāpēc, ka viņš tik ilgi nestāv neacis. 3 lietas, labas lietas. Tas pierāda. Jā, reku viņš jau nāk lēnām vaļā. Tas ir slikti? Jā, tas ir slikti. Parasti augstā ūdenī ieliek. Tad viņš apstājās. Ja viņš ir karsts, tad viņš... Liekam zālē. Nē, vienkārši ieliek kaut kādā. Šitā viņš pastāvēs un visu viņš nenāks vaļā vairāk. Šitam trupokam arī vieglāk širam iznāk nost, jā? Jā, bet nu šitam krūklim ir jākasa. Viņam nenāk tā kā ievai un kārklim. Tiem paņem bišķi un nāk nost. Šitas ir, ko ir jākasa. Šito varētu locīt uz mazāko. Plānāks. Jā. Nu, šitie 99% nolocās, ideāls smuks. Nu, kur šāds var nopirkt? Turaidās, Siguldā ir vietas, kur tirzniecības vietas, tur arī var nopirkt. Nice. Nē, man nefuj. Kas tālāk ar šiem jādara? Nu, tagad Jānis būs žāvēt, kaut kādu nedēļu būs jāpažāvē, un tad braucat ciemos, rādīšu tālāk. 2 nedēļas ir pagājušas no pagājušās reizes. Spieķīši ir sažuvuši, būs sausi. Mēģināsim tālāk taisīt. Labi. Tagad viņi ir jāapzāģē. Labi. Darīšu. Opa. Un izskatās perfekts. Es domāju, labi.
galva ir, redzi, bišķi tur ieplīsus. Tātad tev šitas viss arī būs jāizslīpē. Nu, mēs pabeidzām. Jā, ir labi? Jā. Jā, forši gluds. Jā, ideāli. Tālāk varam iedezināt musturus. Kāds pašam patīk, tādu vairāk arī zīmē to dedziniekšanu. Varēsim mēģināt. Vai tu taisi tos pašus zīmējumus, kā tos teici? Nav īstais jautājums, man teica netaisīs pieķus. Man mamma taisīja vecais tās vecā mamma. Tieši tā, vai fistbump. Oh. Viens. Nu, pagriezti. Un vēlreiz. Es esmu šimlants. Visa dedzināšana. Parādīja 2 minūtēs pabeidzām. Reku mans vārds. Reku mans kociņš. Ok, Lūks, jā. ok. Tas ir Atmāram tā. pirmais. Es teicu. Šis Viss ir tas. jānolako viss. Spieķīši uztaisīt. Oh, Tā kā Vai, tāda cik jums sanāca. wow, ok. Tā, ka Vai, kurš bija. mans? Ah, ok. Badaus! Wow. Cool. Ev, šis ir baigi labais. Paldies. Ko, paldies, jūs jau paši taisījāt, tā kā rezultātu redzat. Beigsmu. Jā. Jā, paldies, kad atļāvāt mums tā uztaisīt šādas spieķīšas un parādījāt, kā tos taisīt. Baigi skaisti sanāca. Man patīk. Mēs mīlam Siguldu!